pēkšņi piebrauc tāds tā kā sociālais dienests ar mašīnām, un es tur tādu bezmazē raudu jau ar visām tām mugursām. Viņi tik ieinteresēti uzreiz, kas noticis, un tā kā es nezinu, būtu visur kameras, un viņi redzētu, kas ar maniem notiek. Un viņi prasa, kas noticies, es saku, es netieku ārā, es te stopēju. Un tad viņi saka, tas ir bīstami, un es saku, ka man nav naudas, un es vienkārši gribu tikt mājās. Un tad iet garām viens puisis. Viņš saka, viss kārtībā, es viņai tā kā palīdzēšu, tur aizvedīšu līdz tur stacijai vai kaut ko viņš tur teica. Un tās sociālajie man prasa, vai jūs esat mieru, vai es saku, jā, labi. Un es tā kā redzu, viņš tāds foršs mākslinieks tāds izstījās, jā. Un viņš mani aizved līdz savai mājai. Vispirms viņš man pārbaudīja somu, jo viņam sieva mājās, grūtniece, un viņam bail, ka, ja tur kaut kāda, es esmu kaut kāda noziedzniece ar pistoli somā. Viņš man ieveda savā pagrabā, izkrāvēja pilnīgi visu somu, visu zeķītes, visus apakšbikses. Pārbaudīja, ka nekā nav tur iekšā. Bīstama. Un tad ieveda mājās, iedeva pusdienas. Un tad mēs kopā domājām, kā es varu tikt līdz Berlīnai, jo es teicu, ka jā, es laikam esmu nogurusi, jo man bija tiešām grūti pa tiem autobāņiem tur stopēt. Un ka es varētu braukt uz Berlīnu un tad no Berlīnas kaut kā uz mājām. Un tad mēs atradām tādu mitfāreni, kur ir tā kā cilvēki, kas brauc uz kaut kādām vietām, viņi ņem līdzbraucējus. Arī tāpat kā mums Liepāja Rīga, tā tur var braukāt pa Vāciju, Šveici šādā veidā. Man bija jāpamet kaut kādi 20 eiro par milzīgu gabalu no Šveices līdz Berlīnai. Tas ir diezgan daudz, jā.